Tūlīt panorāma. Vēlāk šodienas jautājums. Pēc tam raidījums Veiksme, intuīcija, prāts. No šodienas slēgts robežu šķērsošanas punkts Vientuļi. Robežu šķērsot visi nepagūst. Polijas parlamenta vēlēšanu rezultāti dod iespēju līdzinējai opozīcijai veidot valdību. Izraela vēršoties pret Hamas turpina triecienus Gazas joslai. Pēc iedzīvotāju sašutuma nobremzē plānus par obligātām iedzīvotāju ienākumu deklarācijām. Skolotājiem mācību gada pirmās algas pat mazākas nekā iepriekš. Un par latviešu valodas nākotni jārūpējas ne tikai politiķiem, bet arī ikvienam ikdienā. Latviešu valodas noturība pilnīgi noteikti būs atkarīga tikai no tā, vai katrs latvietis apzināsies, ka tas ir tieši viņa pienākums ar savu kaimiņu, ar savu darba biedru runāt latviešu valodā. Esiet sveicināti pirmdienā, 16. oktobrī. Par dienas notikumiem ziņosim mēs, Jānis Gaiss un Ils Dobele. Labvakar! Šonakt slēgts robežu kontroles punkts Vientuļi. Tieši uz Latvijas-Krievijas robežas tagad slēdzas dzelzceļa.